Tātad, kas tad nevar piedalīties Saeimas vēlēšanās? Tad Saeimas vēlēšanās nevar piedalīties un nevar pieteikt par kandidātiem, nevar ievēlēt personas, kuras likumā paredzētā kārtībā atzīts par rīcību nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Tātad ierobežojumi. Krimināla likumā paredzētajā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotās pieskaitāmības stāvoklī, vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimuši ar psihiskiem traucējumiem, kas tām atņēmuši iespēju saprast savu rīcību, vai to vadīt, un kurām saskarā ar piemērotās medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, vai arī lietā izbeigta bez šādu piespiedu līdzekļu piemērošanas. Ierobežojumi piedalīties attiecās arī uz bijušiem PSRS, Latvijas PSRS vai ārvalstu drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieku pēc 91. gada 13. janvāra darbojušies Padomju Socialistiskās komunistiskās partijas, Latvijas komunistiskās partijas, darba ļaužu internacionālajā frontā, darba kolektīva apvienotajā padomē, kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajā komitejās. Ir sodīts ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas parlamenta, pilsētas domas, novada domas, pagastu padomas vēlēšanām, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām ir sodāmība dzēsta vai noņemta. Latvijā Saeimas vēlēšanas notiek 5 vēlēšana apgabalos. Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē. Rīgas vēlēšana apgabals aptver visu Rīgas pilsētu, un pie Rīgas arī tiek pieskaitīti ārzemju